Nu, tagad Janāvičs, Mačulis, Vārda, Ļimāvičs un Markus Brauns nāk laukumā. Vien brīdi likās, ka varbūt arī varētu arī viņš neparādīties vēl sākuma pieciniekā. Nu, un savukārt Barons ļoti ierastajā sastāvā mums šobrīd parādās. Arī Adamaitis, kuram nelielas problēmas bija ar plecu faktiski, arī nedaudz sastiepts bija, arī bija izlaidis vienu spēli. Šobrīd ir sākuma arī pieciniekā, ir arī sākuma sastāvā, kā redzam. Nu, un pārējie arī, protams, Gusts, Šķēle, Bērziņš un Aleksandrs. Bērziņš un Klimāvičs laukuma centrā. Un bumba Žalgirim. Žalgiris uzvarēja 2 spēles Lietuvas līgā pret Alītu un pret Paņevēžu. Ar 8 spēlētājiem, kad leģionā nepiedalījās, netrenējās, nespēlēja. Nu, šodien ir vairāk, protams, viņiem ierindā. Un Vārda ar bumbu šobrīd. Nu, Vārda pret Bērziņu, protams, ar spēku iet tuvāk, izmet, netrāpa, bet noteikuma pārkāpums Adamaitim spriežot pēc visi. Tieši tā, pirmā piezīme pēc 18 nospēlētām sekundēm. Nu, šeit Vārdu arī skatījās tiesnešu virzienā, bet redzējām, Bērziņam bija ļoti taisna rokas augšā. Tā kā Vārdu var vainot pats sevi, ka neizdevās stiprāk izsakt. Nu, un Mačulis bumbu pazaudē. Nu, pārāk tālu šī piespēle uz galvlīnijas pusi, lai varētu to notvērt. Nu, un Gusts ar bumbu. Skatīsimies. Aleksandrs atdod tomēr Gustam atpakaļ. Un Gusts nopelna arī personisko piezīmi. Toreiz Janāvičam. 1-1. Pagaidām gan publika šeit stāv kājās. Gaida Barona pirmo grozu. Nu, redzam, ka jā, šeit arēnā uz kubu var redzēt, ka ne visi stāv kājās. Nu, tas tā tradicionāli, protams. Barons īstie līdzjūtēji stāv kājās. Nu, tie, kas vienkārši atnākuši paskatīties labu basketbolu. Un varbūt ir tikpat labi kā Rīgas vienkārši līdzjūtēji. Gan ASK, gan Barona. Un tie var arī pasēdēt šobrīd. Bumba paliek Baronam, pilns atkal uzbrukuma laiks. Bērziņš ir iesaistījies cīņā par atliekušo bumbu, bet ne no viņa šī bumba atstāja laukumu. Nu, Šķēle samērā brīvs. Spēlē Valmiera. Net daudz trīspunktēks, arī samērā precīzi. Nu, 28 punktu Šķēlem spēlē ar Valmieru bija. Aleksandrs tagad pagriežas ar seju. Bērziņš izzem groza no otras puses un precīzi ar kreiso roku. Nu, kā rezultāts atklās 2-0. Un Janāvičs ar bumbu Žalgiru komandai. Klimāvičs. Ar Klimāviču sniegumu Grigas nebija apmierināts un arī teica, ka iespējams izmaiņas garajā galā un Klimāvičs varētu būt tas, kas varētu atstāt komandu. Bet, nu, pagaidām viss ir palicis kā bija. Nu, es domāju, ka vēl kādu labu laiku vēl paliks tā kā ir. Nu, tagad precīzi Vārda. Pustāvās distances, atstās brīvs, iemet un 2-2. Ja, pērn spēlēja Spānijā, Viva Menorka komandā. Vārda bija reāls spēlētājs, bet tika izīrēts uz šo komandu. Madrids Reālā viņam tā īsti nostiprināties neizdevās. Adamaitis. Brīvs trīspunktnieks, bet neprecīzi. Aleksandrs izcīna atlākušo bumbu. Pretinieka groza. Gusts parāda arī sadarbību. Aleksandrs ar bumbu uz brītiņu. Vēlreiz Adamaitis, bet Adamaitis bumbu neķer. Jā, var spēlēt. Bumbu trāpīt tiesnesim. Tiesnesim un palika laukumā. Visi gaidīja sānu iemetienu. Šoreiz notika savādāk. Un Janāvičs. Vārda mēģina ieņemt pozīciju. Mačulis tagad. Tuvāk netiek. Un šeit Šķēle labi nospēlē. Sanāk labs ātrais uzbrukums. Nē, spēle ar kāju. Janāvičs apstādina šo Baronas uzbrukumu. Un pilns uzbrukuma laiks Baronam. Bet, nu, iespējas ātrā uzbrukumā ir, diemžēl, zaudēts. Jā, īsti neatrad Gusts veidu, kā iedot piespēli Šķēlem. Bērziņš un saglabā. Janāvičs gan lec viņam. Un vēlreiz Adamaitis neprecīzi. Adamaitis bumbu gan saglabā. Atdod Aleksandram. Ar atkal Gustam. Laika daudz. 18 sekundes vēl uzbrukumā. Gusts iet tuvāk. Paliek pret Vārdu un vēlreiz spēle ar kāju. Atkal 24 sekundes uzbrukumam Baronam. Garš uzbrukums sanācis Baronam. Pēc saško arī uzmundrinājums saņemties puiši. Nu, es domāju, ka īpaši saņemties nevajag. Šobrīd Barons uzbruk. Vairākas reizes faktiski neatļauti Žalgiris ir apstādinājuši šo uzbrukumu. Spēle ar kāju tomēr arī nav atļauts. Nu, un tagad Aleksandrs iet tuvāk ar spēku. Būs jāmet pašam ar atliecienu, nu nesanāca. Jā, pacietīgi nospēlēja Klimāvičs.
Iznāca sarežģīts metiens, nebija arī piezīmes, uz ko cerēja Aleksandrs. Tagad Žalgiris uzbrukumā. Tagad Brauns ar bumbu. Divus edzēja virsū Klimāvičam, viņš iet prom no groza un dod bumbu partneriem. Jāsāk viss no sākuma, bet šeit Janavičs bumbu pazaudē, gan dabūna atpakaļ. Nu, Brauns arī neriskē mest trīspunktnieku, met, bumbu izgriežas. Nu, un Adamaits ir pirmais zem grozā, šķēliet cauri, met netrāpa, bet bumba arī šoreiz pēc Bērziņa. Bērziņš pamanījās pabikstīt bumbu, bet diemžēl neiekļūt grozā. Nu, ko, Žalgirim atkal uzbrukums. Maz rezultātivitāte, 3 minūtes nospēlēts, 2-2. Janavičs caurgājienā un sots. Sots Gustams spriežot, pēc tā Roļets Latuševs arī rādīja. Tā arī ir. Gustams jau pamanījies divas piezīmes nopelnīt. Un Žigimants Janavičs uz soda līnijas. Spēlēja U20 čempionātā šogad Rīgā, Lietuvas cīnījās sudrabu. Un bija komandas līderis rezultīvajās piespēlēs tajā turnīrā. Nav nekāds brīnums, gal galā saspēles vadītājs. Un šodien iespējams viņam ļoti garas minūtes būs jāspēlē. Pirmkārt jau tas arī bija sezonas sākumā pārbaudas turnīros. Labi redzams, ka Žalgirim ar vīnu iespēlēšanu īsti arī kaut kā neveic. Un faktiski Janavičs, neskatoties uz saviem jaunajiem gadiem, šobrīd ir labāks saspēles vadītājs Žalgirim nekā Dīns. Jā, un citas izvēles īsti nav. Kalniets ir traumēts. Un kā trešo paņēma Rolanda Lieva Žalgiris jauno spēlētāju. Kad Dīns bija traumēts, jo palika Janavičs faktiski viens pats šajā pozīcijā, ļoti svarīgajā. Nu, Gusta, kāds reids. Šķēle paliek pret Vārdu. Un vēlreiz bumbu zaudēt. Kaut kur aizķērās vai no aiz Vārdas roku vai kā bumba. Un pēc tam arī Aleksandrs pielika roku un bumba zaudēt. Vēlreiz Žalgiris uzbrukumā. Nu, 3-2 Žalgiris vadībā. 4 minūtes tūlīt būs nospēlēts. Un Brauns saņem bumbu kreisā pusē. Vārdi ieņems pozīciju pret Bērziņu. Nāk Aleksandrs palīgā. Izbrauc cauri labi, bet neiemet. Nu, Janavičs gan bumbu atdabūna. Bumbu Braunam. Nu, tagad nedaudz tuvāk iet un arī pa galam neveiksmīgs metiens. Un atkal bumbu paliek Žalgirim. Vārda vēlreiz. Šeit gan un vēlreiz 4. reizi. Tagad 2 punkta soda. Mačuls. Jā, jau iepriekšējā spēlē pret Liepāju, kas tika pieminēta pārraides sākumā, Žalgiris zaudēja cīņu pie grozas. Tas ir Barons zaudēja cīņu pie grozas diezgan pamatīgi. Un tagad šajā uzbrukumā 3 reizes izdevās atgūt bumbu Žalgirim. Un Jons Mačuls uz soda līnijas. 4 komandas piezīmes Baronam jau. Žalgirim tikai 1. 6-2 rezultāti šobrīd. Pārvar ar presingu Barons. Nu, šeit gan Janavičam tiek fiksēts noteikuma pārgāvums. Gan uz pirmos matādīs, ka Janavičs arī bumbas tad diezgan tīri izsit. Pēc tam varbūt bija. Tomēr Vuds nāk laukumā. Vilnis Dīns, jā. Dīns nāk laukumā. Jā, nu Vilni Dīnu atceramies no... Jā, patiešām tīri izsit Janavičs savu laukumu priekšrocības un savu tiesnešu šoreiz palīdzēja Baronam. Nu, pa 2 sedz Armands šķēli, un to izmantoja lieliski arī pats Armands. Iespēlēja Kasparam Bērziņam, un Kaspars Bērziņš 3 punkti, nu 5-6. Barons iezinēja lomā šobrīd. Jā, Dīnu atceramies no pagājušā gada sezonas beigās spēlēja Lukoil Akademika, ar ko iznāca darīšana gan ASK, gan Ventspils komandai. Šogad viņš ir Žalgirī. Un 3 punktnieks tādam Klimāvičam. Gusts lielā ātrumā. Stājas, iespēja Aleksandram, tieši viņš pret Klimāviču. Un šeit vēlreiz Aleksandrs. Skatās šobrīd tiesnešu virzienā. Un Dīns. 2 punkti. Ātrā pretuzbrukumā. 11-5. Vēlreiz Aleksandrs mēģina ieņemt pozīciju šķēli. Un nesaprotās šeit. Bērziņš iet sodlaukumā, šķēl dod piespēli un jau laiks reklāmas pārtraukumam. Baltijas basketbola līgas spēle starp Barons LMD un Kaunas Žalgiru komandām. Pirmajā ceturtajā nospēlētas gandrīz nedaudz vairāk par 5 minūtēm un 11-5 Žalgiris vadībā.
Jā, viss barona punkti Bērziņam, viss barona piezīmes lietuviešiem, Gustam un Adamaitim, bet bumbu Žalgirim. Bumbu Žalgirim, un šobrīd pēc pirmajām 5 minūtēm varam vairāk teikt tā, ka Barons šobrīd dod iespējas Žalgirim atrasties vadībā, nevis otrādi. Jā, un Žalgirim šobrīd Toms Masulis laukumā, 33. numurs, labi izspēle gariem spēlētājiem un 2 punkti. Vārdu pa 2 sēdza gan Bērziņš, gan Adamaits, un līdz ar to jā, palika brīvs Klimāvičs zem groza. Pilnīgi brīvs. Nu, Bērziņš vēlreiz 3 punktnieks nav. Adamaits gan pieliek roku, bet pirmais pie bumbas ir Dīnis. Un vēl 2 punkti tieši viņam. 5-15, 2 ātrie uzbrukumi Dīna izpildījumā dažu minūšu laikā, plus vēl iepriekšējais grozs un jau 10 punktu deficīts. Bērziņš tālu saņem bumbu. Jā, ir Gusti arī bumbu dabūna. Alijevs pret viņu šobrīd, arī nāc uz maiņu šobrīd. Un Šēli. Tas ir Masjulis, 33. Alijevs pagaidām nav laukumā. Nē, Alijevs es atvainojos. Un vārdi tiek nomainīts. Žukausks šobrīd nāk laukumā. Otrs centrs Žalgiris sastāvā. Žukausks arī. Un šobrīd televīzijas debija Barons sastāvā Kristapam Janičēnokam. Jā, nu sen nav spēlējis klubu komandā Latvijā, pēdējos 3 gadus pavadīja Itālijā, bet tagad ir Barons spēlētājs, jau 3. maču dodas laukumā. Un pusotru gadu lenkšana no Barons puses beidzot ir vainagojusies ar panākumiem, un Kristaps Janičēnoks tomēr ir Barons sastāvā. Gusts ar bumbu. Aleksandrs uz brītiņu. Vēlreiz Gusta bumbu. Gusts atkāpjas. Aleksandrs mēģina ieņemt pozīciju. No, tur ļoti Klimāvičs ļoti aktīvi. Interesanti deja viņa izpildījumā. Klimāvičs un Aleksandrs. Aleksandrs saņem bumbu tagad. Māņu kustība. Grūts metiens. Jā. Bumbu Žalgirim. Kaut kāda nesaprašanās arī šobrīd arī Barons komandas sastāvā redzam. Tāda mocīšanās faktiski šobrīd arī Aleksandrs vairāk skatījās groza virzienā. Kaut gan Kaspars Bērziņš tepat blakus stāvēja arī brīvs, un varēja mēģināt iespēlēt. Riskanti piespēle Dīns izpildīja, bet bumba paliek Žalgirim. Un Mačulis tagad Žukauskam, Eurolija Žukauskis soda laukumā. Ļoti labi. Daudz punktus gūst Žalgiris soda laukumā. Gan ātrijos uzbrukumos, gan pēc pozicionāls izspēles. 17-5, nospēlēts jau gandrīz 7 minūtes. Jā, jau tikai Vārds pustālais un Klimāvičs tālmetiens. Viss pārējie punkti ir gūti no groza apakš. Bērziņš arī tagad tuvāk pret Žukausku. Ir atskanējis Silpe. Un Kasparam Bērziņam vēl nebūs jāmet sodmetiem, jo šī ir tikai 4. komanda piezīme Žalgirim. Vēl viena maiņa. Henings nāk Aleksandra vietā. Un arī Šalenga tūlīt nāk laukumā. Mačulis tiek nomainīts. Galiemetiens Baronam. Stūrī saņem bumbu Bērziņš. Tālāk Henings un pamazām spēlētāji izvietojas. Zonas aizsardzība Žalgirim. Nē. Un ļoti grūts metiens. Bet vismaz Bērziņš bumbu dabūna. Un vēlreiz Adamaits arī šoreiz nav precīzs. Un šeit pret Kasparu Bērziņu nospēlē pārāk tīra Alijevs. Un šoreiz Bērziņam gan ir jau iespējas mest. 2 sodmetiens. Kauskam tomēr noteikti pārgalva. Ja, 3 spēlētāji. Tāda burzma vienā laukuma punktā un sods piešķirt Žukauskam. Bērziņam sodmetienu joprojām vienīgais, kurš gūs punkts Baronam 7 minūtēs 17 sekundēs. Un kopā arī tikai 5 punkti. Un arī 6. punkts. Uzmanīgi gatavojas arī otrajam sodmetienam un precīzi. 7-17. Un Rois Braits. Barona rindās nomaina Adamaiti. Alijevs ar bumbu pret Janičēnoku. Vēl viens salīdzinoši jauns spēlētājs, 23 gadu viņam. Pagājušajā gadā spēlēja Samārā, Krievijā. Dīnis bumbu saglabā. Viņam tiek veidots aizsaks. Žukausks iet dziļāk. Vēlreiz Klimāvičs šoreiz neprecīzi, bet
Braitam neizdodas bumbu sadabūt. Bumbu gan dabūna, bet tikai ar vienu roku, un pēc tam arī pēc inerces bumbu izlido autā. Šalenga, Žukalskis, Dīns uzreiz izšķirās par pustālo un precīzi. Nu, pirmajās minūtēs Dīns atstāja labāk iespēju nekā prezidenta kausa izcīņā, kad viņš spēlēja Žalgiru rindās un bija daudz brāķi. Tagad atkal ātrus priekš apskrien pats trešo reizi Barona aizsardzību. Šoreiz piespēlēja Šalengam un uzbrukums metiens nesakoja uzreiz, bet jebkurā gadījumā ar savu ātrumu radīja draudz Grozam ne no kā. Nu, Dīns saprata, ka Bērziņš tomēr ir krietni garāks par viņu, un šeit tieši Braits nopelna iespēju Šalengam mest 2 sodu metienus. Un Raimonds Vaikuls nāk laukumā Baronam. Būs vēl viena maiņa. Arī Pavils Čukins. Kas par Bērziņu nomaina? Nu, un šeit Toms Masjulis jau kādreiz un ilgu laiku pat Žalgiru spēlētājs. Un tas par Masjuli Čukinu mēs jau tagad pazīstam kā Barona pārstāvi. Bet Daņu Šalengu uz sodu līnijas. Iespēja vēl vairāk palielināt rezultātu starpību. 19-7. Jā, nu ļoti maz Barons ir iemečis šobrīd. Spēlētāji tā kā noticēja, ka varētu būt tikai viens sodu metiens, kaut gan bija būt arī otram, un kurš polīt arī sekos. Šalenga met, arī otrs lido garām. Bumba jāsavāc, neizdodas. Nu, bēdīgi. Atkal dodam iespējas. Kaut kā šo sezonas vismaz sākumā visas mūsu komandas slimoja šo pašu. Gan TTT, gan ASK, gan un vēl viens noteikuma pārkāpums. Šoreiz Hennings. Tomēr Braits vēlreiz. Arī viņam otrā piezīme tāpat kā Adamaitim un Gustam. Un Šalengam otrā iespēja, pirmie sodmetieni galīgi neizdevās ap garām. Nu šeit jā, ātri uzsāk garām gājienu. Braits nebija gatavs tikt līdz vai sekmīgi sekt. Nu šoreiz Šalenga iemet. Arī viņš pēdējās spēlēs tagad, kad maz spēlētāji bija kļūst par vienu no komandas līderiem. Pēdējā Lietuvas līgas spēlē bija rezultīvākais Žalgirī. Hennings ar bumbu. Jā, 7-21. Čukins uz brītu. Vaikuls. Vēlreiz Hennings. Braits aizskrien. 7 sekundes. Janis Čēnoks. Nu, labi iespēl Henningam, un bez Henningu tomēr Žukalskis mierīgi stāv uz vietas, paceļot rokas. Nobiedēja tik tālu, ka Hennings met ļoti grūti metienu, un šeit atkal rezultāts. Nu, šeit arī Hennings izlec uzreiz, varēja būt pārkāpums, ja Dīns izlemt mest. Šalenga neveiksmīgs metiens, lai gan labi ieskrējumi saņēma piespēles sodu laukumā. Nu, bumba paliks Žalgirim. Pēdējā minūte sākusies ceturdaļā. Un vēlreiz Demetrijus Aleksandrs nāk laukumā, nomaina Henningu. Un bumba Žalgirim. Pēdējā minūte ir sākusies, pirmajā ceturdaļā. Alijevs. Jālaiž atpakaļ Bērziņš, vismaz viņš kaut ko var iemest. Un šeit atkal Lielis nospēlē. Janis Čēnoks paspēja ātrāk pārkāpt noteikumus nekā to darīja Aleksandrs. Labi sadarbība un eleganti piespēle Lievs izdarīja Žukalskam. Relijs Žukalskis. Zaudēt komandas veterāns. Sodmetienu līnijas un pirmais garām. Žukalskam jau faktiski nekad nav bijis pārāk, nav klājies pārāk veiksmīgi ar sodmetienu mērķšanu. Arī šoreiz. 2 neveiksmes arī viņam. Bumba Baronam. 7-21. Jo tas, ja Lijos mēģināja spēlēt par Vaikulu. Vaikuls savā iemīļotajā pozīcijā, bet arī met garām. Cukins šeit ar Žukalsku gan pacīnījās, bet pasīt 2 reizes bumbu pret vairogu. Neko vairāk arī neizdevās izdarīt. No Dīns vēlreiz pustālais, vēlreiz precīzi. Jā, pēc aizsāka uzreiz metiens un 16 punktu pārsvars Žalgirim. Čēnoks var spēlēt līdz galam. 17 sekundes uzbrukumā Baronam. Tikai pusi sekundu vairāk arī uzbrukums. Nu, tagad 12 sekundes atcerīm redzot bija palikušas uzbrukumā Baronam. 13,5 līdz ceturtais beigām. Jā, bet sodmetienu Janis Čēnokam pēc piezīmes.
un viņam būs iespēja beidzot kādam citam gūt punktus, nevis Bērziņam, kurš pat nav laukumā šobrīd 9 minūtes un 46 sekundes. Tikai viens spēlētājs šajā laikā Baronam gūs punktus. Bieži tā nenotiek. Nu, un Žalgirim Markus Brauns uznāca laukumā uz pēdējo uzbrukumu. Nu, Žalgirim savukārt labākais punktu guvējs ir Dīns ar 8 punktiem. Un 5 punkti vēl arī Klimāvičam. Janičenoks. 2, 3 vai 1 pat arī punkti. Tas šalēm. Pirmais bija, otrs arī. Un atliek 13 sekundes ceturdaļā. Nav rezultāts stipri pabēdīgs. Tieši Baronam. 23 ielaistie punkti, tas vēl nebūtu nekas traks. Un Brauns. Bloķēts metiens. Un tomēr Henings pārkārt noteikums. Braits, jā, Henings ir nomainīts. Braitam trešā piezīme. Nu, aizsardzība sagādā viņiem problēmas mazliet, jo jau esam teikuši iepriekš 22 gadu pirmā sezona Eiropā un, protams, ir grūtības izmantot dažādas viltības. Tiklīdz spēlētājs nav īsti pozīcijā, nav gatavs sektā. Uzbrukošā komanda to izmanto, un Brauns to tagad nu pat izdarīja. 3 piezīmes Braitam īsā laikā, viņš vēl uznāca, un šobrīd jau ir problēmas ar piezīmēm. Brauns 2 uzmetieni precīzi, un vēl pēdējā sekundē Janičenoks met tālu metienu. Tas nav precīzi. 25-9 Žalgiris vadībā pēc pirmās ceturdaļas. More ball. You know it's more position. It's more position. More inside. Outside. Keep play more inside. Okay? Yeah. I help. You make a good space out. Okay. Patience, guys. Patience. Come on. Baltijas basketbola līgas spēle starp Barotas LMT un Kaunas Žalgiri komandām. Nospēlēt pirmā ceturdaļa. Nu, rezultāts ļoti nepatīkams Baronam. 25-9 Kaunas Žalgiris vadībā. Un, ja tā godīgi, tad, protams, nejaunūs Žalgiris šobrīd spēlē ļoti labi. Nu, arī viņiem ir problēmas un varam redzēt, arī saspēlējušies īsti nav. Bet, nu, lūk, arī Dīns, jā. Kaut gan no sākuma prognozēja to, ka Dīns varbūt arī nespēlēs tik daudz. Tā bija tomēr informācija par to, ka augstas trauma. Līdz ar to varētu arī nespēlēt, bet tomēr ļoti labi ienācis spēlē. Vairākas pārtvertas bumbas, 8 jau punkti jau pirmajā ceturdaļā. Tas ir pagaidām labākais rezultāts starp abām komandām punktu gūšanas ziņā. Nu, līdz ar to arī rezultāts ir tāds, kāds ir. Nu, un otrā ceturdaļa ir sākusies. Jā, Gus, Šķēl, Janičenoks, Čukins un Aleksandrs laukumā Baronam. Šķēl ar bumbu. Aktīva aizsardzība no Žalgiri puses. Labi iespēle sodlaukumā un sods pret Aleksandru. Līdz šim turnīrā Baronam 1 uzvar, 1 zaudējums un Žalgirim uzvar un 2 zaudējumi. Abas komandas ir šobrīd turnīra tabulas vidusdaļā. Žalgiris pat lejas galā, 8. vietā. Bet, protams, turnīrs tikko sācies. Lai gan jebkurā gadījumā šīs abas komandas ir savu valsts čempionu un pretendē uz augstiem mērķiem. Un kurš šodien zaudēs tam situāciju, labāk nekļūs. Noteikti, un atcerēsimies, protams, šis saldējs ēdiens SEB Baltijas basketbola līgā, šīs 2 pirmās vietas regulārajā turnīrā, tomēr pēc tam bez playoffiem jau kvalificēties arī Final Four. Nu, tomēr šādi sejot arī uzvaras Žalgirim, nu, tā var beigās kāds aizskrien tomēr garām. Protams. Tēlīt mēģina 3 buknieku, tas nav precīzi, Cukins cīnās, bet vārdi ir pārliecinoši labāks. Jā, nu Žalgiris periodiski izmanto zonu, maina visu laiku aizsardzības, un Barons tā īsti nevar uzņemt ritmu uzbrukumā šobrīd. Janāvičs atpakaļ laukumā, viņam 2 piezīmes pašā spēles sākumā. Masjulis veido aizsegu un piespēle neveiksmīgi. Un Baronam. Mačulis ļoti izteiksmīgi tagad skatās Janāvičs virzienā. Šeit izmantoja aizsegu, palika pret Aleksandru, un tad ātri arī piespēle. Redzējām, apakšā bija Gusts. Aleksandrs vēlreiz ieņem pozīciju, bet viņi 2. Un vēlreiz Aleksandrs kļūdās. Jā, labi nāca palīdzība, un Janāvičs tagad ātrā uzbrukumā aizmet garām. Bumbu Janičenokam. Arī Brauns. Noteikuma pārkāpums pret Janičenoku. Otrā komanda piezīme Žalgirim. Barons vēl pagaidām nav noteikums pārkāps.